Samsung Watch 7. It kā jauns, bet līdzīgi kā mani, varētu arī samulsināt vairākus potenciālos pulksteņu tīkotājus. Būtībā ārkārtīgi līdzīgs Watch Ultra, bet tajā pašā laikā arī kā Watch 6. Arī šajā apskatā paldies TET veikalam par sarūpētajām ierīcēm, lai var laicīgi sākt testēt. Un, es teiktu tagad par visu pēc kārtas. Es vēlos sākt ar līdzībām un atšķirībām Watch 7 pret Watch Ultra. Dizains un funkcionalitāte. Šis pulkstenis manā gadījumā pulksteņi 2 ir izteikti klasiska dizaina, klasificējoties kā saviesīgi vai klasiski vietpulksteņi. Tiem nav īsti nekā, kas uzreiz un uzkrītoši nodotu, ka tie ir sporta orientēti vietpulksteņi. Tomēr iekšā tie līdzīgi kā Ultra spēja mērīt virkni lietu, kā arī ir zem jaunā Galaxy AI apzīmētā feature ar tavas iekšējās baterijas mērīšanu. Dizains vispār nav mainījies jau vairākās paudzēs. Tas izstāsta tieši tāpat kā Watch SE, Watch 6 un Watch 5 un Watch 4. Tālāk atpakaļ gan jau dizaini ir bijuši savādāk. Līdz ar to var teikt, ka Samsung švītīgā gala pulksteņu dizains ir nofiksējies. Personīgi uzskatu, ka tas arī ir pareizi, jo ir citi vietpulksteņi, īpaši ar Ultra iznākšanu, un varbūt vēlāk arī Watch 7 Classic, ja tāds parādīsies, nodefinē dizaina un iespēju segmentus. To sakot, es gan personīgi domāju, ka varēja jau šo to nedaudz pamainīt, atstājot fundamentāli to pašu dizainu. Sanāk, ka pat siksniņas īsti neatšķiras. FE un Watch 7 ir vienas idejas, Watch 6, 5, 4 otras idejas siksniņas. Tā arī pa lielam ir tā lielākā, es teiktu, vizuāla atšķirība. Latvijā apskatu filmēšanas brīdī ir pieejami divu krāsu modeļi – zaļš un balts. Uzskatāmi, katrs vairāk tendēts uz savu dzimumu. Funkcionāla atšķirība pret Ultru arī ir uzreiz pamanāma, proti šiem te ir klasiskās divas Samsung Watch pogas, nevis papildus trešā aktivitāšu poga. Tīri no uzbūves kvalitātes lielākā atšķirība pret Ultra ir tas, ka nav titāna korpusa, bet gan stiprinātais rūdītais alumīnijas, respektīvi armored aluminium. Pulkstenis vēl joprojām ir arī ar MIL 810 standartu, kas nenozīmē fizisku skrāpējumu noturību, bet gan apkārt esošās apstākļu ietekmes noturību pret pulksteni. Safīra stikls ir arī visiem modeļiem, līdz ar to, struktūrāli vienīgi rāmis ir tā lielā atšķirība. Tādas lietas par fizisko uzbūvi, par bateriju vēl nedaudz video beigās. Funkcionāli izņemot to, ka nav trešās pogas ātrai aktivitāšu izvēlē, viss ir tas pats kā Watch Ultra, jo pulkstenis ir arī ar to pašu Wear OS 5 versiju. Lietotnēs Samsung Health un Samsung Wearables pulksteņu pārvaldīšanā ir tādas pašas iespējas kā Watch Ultra, un vienīgais, kas vēl tāds atšķirās un varētu kādam patikt labāk, ir fakts, ka Samsung piedāvā šos Watch 7 pulksteņus ar eSIM vai Bluetooth versijām. Attiecīgi cenas arī ir tam piekoriģētas. Un cenas ziņā starpības starp modeļiem nav itin liela, bet diezgan izteikti. Dārgākais pulkstenis ir 44 mm LTE, ir par 399, lētākā 40 mm Bluetooth versija ir par 319 eiro. Pa vidu ir visi iespējamās kombinācijas izmēriem un pieslēguma veidiem, kur tad tu vari skatīties, kas ir draudzīgāk tavam Macam. Pieņemsim, ka esi apmēram sapratis, ka Ultra ir pārāk kliedzoša dizaina, un kā jau arī vienā no komentāriem zem video lasi, jautājums paliek par bateriju. Kāds ir uzlabojums? Un vēl no manis es pielikšu klāt, vai ir šis te Watch 7 labāka izvēle par iepriekšējo Watch 6? Tātad, te ir daudz ko izsaiņot. Baterija. Ar jaunāko procesoru, kuri līdzīgi kā Watch Ultra ir jaunais Samsung 3 nanometru procesors, šķiet, ka vajadzētu būt ievērojumiem uzlabojumiem. Tomēr, pirmkārt lieliem un maziem modelim ir ievērojama atšķirība baterijas izmēros. 44 mm pulkstenis nāk ar 425 mAh un 40 mm pulkstenis ar 300, kas it kā šķiet ok, bet ja mēs vēl pieliekam klāt Watch Ultra baterijas apjomu 590 mAh, un tad es vēl pielikšu klāt arī Watch 6 ar 425 mAh un Watch 5 Pro ar 590, tas viss kopā uzreiz principā liek aizdomāties un ļoti sāk štukot, kas ir kas un ko ar to visu informāciju darīt. Pirmkārt, pēc ikdienas normālas lietošanas Watch 7 baterijas darbības laiks caurmērā bija ļoti līdzīgs Watch Ultra – apmēram 40 stundas. Ja labi pacenšās un pieregulē paziņojumu saņemšanas iestatījumus, var bišķi pastiept vēl par dažām stundām, bet tā tas ir arī ar Watch Ultra. Baterijas ilgdarbība ir tieši saistīta ar to, cik daudz paziņojumus vēlies saņemt, cik daudz mūziku klausīsies, kādas aktivitātes lietos, cik ilgi tās lietos, bet standartā apmēram 2 dienas ir tas, ar ko var rēķināties, kas īstenībā
īstenībā nav nemaz tik iespaidīgi, kā mēs kā potenciāli pircēji cerējām no saņemtajiem un solītajiem uzlabojumiem. Mani pat vairāk pārsteidz tas, ka baterijas apjomi nav palielinājušies, lai konkurētu ar, piemēram, Huawei pulksteņiem. Tā kā tas tā īsumā būtu par fiziskajām lietām. Ja kādam sāka šķist, ka šis ir faktiski slinks klons Watch 6, tad uzreiz varu teikt, ka tā nav, lai arī tā šķiet pēc baterijas ilguma un dizaina. Iekšā ir precīzāks un ar labāku signālu aprīkots GPS, kas vēl ir iespējams pēc noklusējuma, lai brīdī, kad uzsāc skriet, braukt, peldēt, tas jau strādā. Nevis kā iepriekš bija, ka, piemēram, tu ieslēdz aktivitāti un tad tu gaidi, kad GPS tev noķers atrašanās vietu. Uzlabot ir arī veselības indikātoru mērītāji, un šajās komponentēs vienīgā atšķirība ir jāmeklē pret Watch Ultra, un tā pati ir tikai dizains un baterijas darbības laiks. Kopumā šis, manuprāt, ir vislabākais Samsung Watch modelis, kuru pirkt, jo maksā teju uz pusi lētākā Ultra, dara palielam to pašu, ko Ultra ir ar standarta 20 mm siksniņām, kuras var nomainīt pret jebkuru nopirkto alternatīvu un itin viegli un ātri nomainīt. Un jau kopš Watch 5 laikiem var atrast pārēm alternatīvas, kamēr Ultrai palielam ir pilnīgi jauna stiprinājuma dizaina siksniņa, un tādā ziņā ar šo būs lielāks problēmas atrast alternatīvu nekā ar šādu siksniņu. Kopējie secinājumi pēc pāris nedēļu lietošanas ir tādi, ka nezinātājs vispār nepateiks, ka tev ir jaunais pulkstenis. Man vairākas reizes cilvēki minēja, ka būs jaunais pulkstenis, vai es mainīšu un ko es par to domāju. Un tad es stāstīju, ka šis ir jau jaunais pulkstenis. Baterijas darbības laiks lielajiem 44 mm bija principā identiski ilgs kā Ultrai, pat ja pilnas uzlādes sākumā man centās teikt, ka būs baterijas darbība uz 3 dienām. Mazais gan, tā ļoti taupīgi lietojot, pusotra diena, ne vairāk. Man arī īsti nepatika lēnā uzlāde, kas lielajiem bija tuvāk 2 stundām nekā 1 stundai, mazajiem gan tomēr tuvāk 1 stundai, kas šķiet jau kopumā diezgan gausi, bet tieši tikpat ilgi ir arī Watch 6 sērijai, tā ka vismaz nav pasliktinājies. Lietotāja pieredze, lietojot pašu pulksteni, ir ļoti laba, Wear OS ir gājis uz priekšu kompetenti un ir ērti lietot. Tiesa, ne visas pulksteņa lietotnes, kuras ir papildus lejupielādētas, strādās, bet tas jau ir akmens citu lauciņā. Personalizēta pulksteņa attēli ir un pielikt klāt dažus rādītājus ir ļoti viegli, ērti un tikai uzlabo lietošanas patiku. Protams, atkal pie nosacījuma, ja šī pulksteņa ekrāna tapetīte vai ekrāns atļauj šādas papildus lietas. Cena ir viskārdinošākais šajos pulksteņos, kas arī man liek secināt, ka 300 līdz 400 eiro robežās šis ir viens no labākajiem Android telefonu pulksteņiem tirgu. Pat izdevīgāks pirkums par Ultru, ja neplāno pēkšņi tur, klinšu kāpšanu vai ko citu, kas varētu sabendēt šī pulksteņa alumīnija rāmi, bet šim viss būs kārtībā. Ar to es domāju, ka šajā apskatā varētu arī likt punktu. Paldies, ka noskaties droši arī Watch Ultra apskatu, un mēs ar tevi tiksimies jau kādā no nākamajiem video. Atā!